dzenāt laukā, lai neķēza labībā. Ejam, bērni, dzenāt laukā, lai neķēza labībā. Piemēram, tā kā mums Latvijā, jūs ziniet, nu, kā ir latviešu tautas dziesmas, vai ne? Jūs ziniet, bērni, to? Kā ir latviešu tautas dziesmas? Kā vēl viņas sauc? Dainas. Jā, dainas. Tās mums ir no seniem laikiem. Un no tikpat seniem laikiem, piemēram, Bavārijā, Vācijā, piemēram, Skotijā, tas ir Lielbritānijas ziemeļos, pastāv šī stāstniecība, kad cilvēki sanāk kopā un stāsta. Tas ir tāpat, ka mēs vecos laikos esam dziedājuši tautsdziesmas. Mums Latvijā tā stāstniecība, tāda organizēta stāstniecība nav ilgi, bet paldies Guntim Pakalnam, kaut gan vispār, ja mēs skatāmies atpakaļ, ne šie stāstnieku klubiņi vien vai kas, bet, piemēram, mums taču gadu simteņiem pastāv makšķernieks stāsts. Ir kāds makšķerējs? Ir vai tā kāds ir, man nav makšķeriemeķis un tētis nav makšķerējis nekad? Es ar tēti ļoti bieži. Tu ej makšķeret, piecelies kājās, tagad nāc man blakam. Nu, parād, cik lielu zivu tu apmēram izvelc? Vienreiz es izvilku kaut šī. Jā, lūk, atbalstis tevi. Lūk, makšķernieks stāst. Vai tad tas nav makšķernieks stāsts? Tagad vēl ir arī, padomā, vēl tie ir makšķernieks stāsti. Tad mēs vēl varētu paprasīt, kā to zivi sauca. Un varbūt, ja tu pateikti asaris, nu tā tas ir vēl lielāks makšķernieks. Tas ir pilnīgi pasaules rekords, o tā nav. Redziet, cik jauki tu man palīdzēji makšķernieks stāstu. Pats var taisīt cieta, bet galvenais, ka ausis vaļā. Bet jūs jau gribētu drusci izkustēties, vai ne? Jā. Šitie mēs varētu, ko mēs varētu par šito te, kā viņi sauc šito te? Bite. Bitīte, nu pacēs kaut mēs te pacēs augšā bērnu. Bet es tev metiņu došu tur bitīti padancināt. Jā, pat cik tu biji pirmā. Vēl jau kāds nāk. Nu, tu roku. Jā. Tu vidū. Un visu tie līdz. Kas dārzā, bitīti rožu dārziņā. Kas dārzā, bitīti rožu dārziņā. Ložā bitīte cauri zaru zāriem. Cauri zaru zāriem, cauri lapu lapam, jāci tu atrodi, visu savā vietā, jāci tu atrodi, visu savā vietā. Jā, lūdzu, jā, tu esi. Tu šis pēc, jā, bet šis pēc bits neizskatās, šis varētu būt kāds dundurs, vai ne? Jā, kas dārzā, dundurs rožu dārziņā, kas dārzā, dundurs rožu dārziņā. Ložņā dundurs, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapām. Jāci tu atrodi, visu savā vietā, jāci tu atrodi, visu savā vietā. Un tad es jums vēl pastāstīšu. Mēs tur daudz ko, bet es tik gari vairs ne. Tad mēs tā vienā rītā mums taisīja, vienā rītā bija skotu brokastis. Es tik atminu, ka tur bija asinsdests un kas tur vēl bija, nu tā vai ne. Un tā mēs te nu visu to šķīvus saņēmuši, te nu mums ir tās skotu brokastis, ko mums tur piešķir un iedod. Un tā es jums vēl pastāstīšu, mēs bijām Kašmira muzejā. Kašmirs ir kazu vilna, ļoti specifiska, ne no katras kazas, ja? Un tur ir tāds audējs tās kolīnas jau mūs devu iekšā, kur tik nebūtu. Un mēs drīkstējām ieiet ne tik vien izskatīties tos eksponāts, bet arī tai austuvē mūs ielaida. Un šitie, kas no Kašmira tiek darināti, tas nāk no austrumiem, no Indijas. Viņiem visi tie raksti un visa tā sarežģītība, ja, ka kādreiz indiete tādu, piemēram, kas man te ir aplikts apkārt, to kādreiz indiete varēja izdarināt pa kādiem 3-4 gadiem. Tagad tam stellēm, kur šitas audējs strādā, ir perfokartes augšā. Es vispār nespēju to iedomāties.
Stellēm perfokartes, ja? Un tur tas raksts ir iekšā, vai ne? Es to nemāku pat jums pastāstīt, bet šitas te ir, tas ir ļoti sens. To viņi pat neliek ārā ekspozīcijā, tas stāv auzturē. Un tā kā mēs bija vienā cita muzeja, un tur atkal Liesmai un Īnai aplika apkārt, un tad Kolīns domā, nu, lai es neapvainojies, tā apliks Aijai to apkārt. Par šo te villaini var nopirkt Londonas centrā 5 stāvu māju. Tas ir roku darbs. Jā. Nu tā vai ne? Nu tāda interesanta lietiņa. Un tad mums Kolīns atveda avīzi. Un tas, kad ko viņš tajā avīzē ielicis, nu, tā kā mēs... Kādu pantiņu skaitīšu? Šur grāmatas skolu. Jā. Es būšu teicamieks ar tētiņām un māmiņai un Staļinam būs prieks. Viņai tu, rekodā. Tad bija tētiem un māmiņai un dzimtenei. Un vēlāk, manā laikā bija Staļinam, jo es sāku 48. Jā. Bet man, protams, kā gāju skolu, skaitīt tādu pantiņu. Skola, iesim skolā. Ko mēs mājās darīsim? Skolā gudrības mums māca, mājās muļķi paliks. Rindiņa pakaļ, rindiņa pakaļ. Jā. Un kad cūka griķos ir? Aha. Nu, skoga nāk vēl? Tā, Es būs tās dziedātājs. jā, labi. Nākšu bliet nostos pendels visu. Došu atpakaļ godrāks ir piedošana, bet es tik tā patiet pendels. Nāc, umētiņi. Lai viņi iet atpakaļ, es padziedāšu. Nāc, skolotāji, nāc. Tas ir ļoti slikti, jo tā ilgi jāsēž. Tas ir veselība atstājis, slikti jāsēž. Jā, labi, mēs tā pa 4, un tad es dārgi mācēsotājs, katrs labo roku izstiep. Šitā, jā, man liekas, ka šitā. Bet tā, citam tā. Labā, un tagad paiet bišķi uz to pusi. Būs jāiet tā. Tagad uz otru pusi, Tagad uz otru pusi, tad kreisa roka. Mālāči. Jā. Galvenais atcerieties labo roku. Jā. Es ir iekniep, šitā ir laba roka, jā. Es iekniep, ne, bet rītī tā ir. Visi zin, jā. Man kādreiz skolotāji iekniepies, to es zinu, Nu kā, tad tu nezinās, kā tev Krievijā. Jā, tas man laba roka. Tā, vaļā tās nekas nebūtu. Tādod rokas un tā. Un dziedām visi līdzi. Jā. Cūka griķos ar visiem sivēniem. Cūka griķos ar visiem sivēniem. Eja bērni cenat lauka, lai ne ķēza labībā. Eja bērni cenat lauka, lai ne ķēza labībā. Cūka griķos ar visiem sivēniem. Cūka griķos Ar visiem sivēniem. Eja bērni cenat lauka, lai ne ķēza labībā. Eja bērni cenat lauka, lai ne ķēza labībā.